Apnicīgi. Esi viens no mums! Nacionālo partizānu visaugstākais mērķis bija brīva Latvija. 1952. gada 16. aprīlī Raunas pagasta Graškalnos un Daņkalnos čekisti iznīcināja Dailoņa Breikša vadīto Nacionālo partizānu grupu. Ieklausieties gada skaitlī – 1952. Tātad vēl 7 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām. Mēs šeit nākam, lai pieminētu mocekļus. Mēs šeit nākam, lai pieminētu varoņus, lai pieminētu tos, kuri pēdējie šai valstī ar ieročiem rokās iestājās par mūsu valsts neatkarību un brīvību. Bet pašreizējā apdraudējuma situācijā, kāda ir ap mūsu valsti, šī pieminekļu un piemiņas brīžu jēga ir daudz augstāka, jauna, varbūt nedaudz. Mums viņa jāskatās kā uz vietu, kur mēs visi klātesošie nākam sevi uzlādēt, nākam sev noticēt, nākam noticēt viens otram. Jo mēs zinām visi, ka karš ir sācies. Ir hibrīd karš, vienalga, kā mēs viņu gudri saucam, cīņa par mūsu prātiem, par mūsu cīņas sparu, par gatavību aizstāvēt šo valsti. Un šādas piemiņas vietas ir svētas. Tamdēļ vien, ka mēs šeit smeļamies to nepieciešamo ticību, pārliecību, varēšanas apliecinājumu, varonības apliecinājumu visiem tiem, kuriem tā varētu būt nepieciešama. Šajā dienā mēs godinām to nacionālo partizānu piemiņu, kuri gadiem pēc okupācijas pretojās okupācijas varai. Un nacionālo partizānu cīņas tautā iedvesa drosmi. Meža brāļi bez atbalstītājiem iztikt nevarēja, un tie viņiem bija. Gan meža brāļi, gan viņu atbalstītāji riskēja ar dzīvību un brīvību. Pēckara gados vai netieši pretošanās kustībā Latvijā bija iesaistījušies 80 000 cilvēku. Šeit pirms 64 gadiem čekisti iznīcināja nacionālos partizānus. Taču mēs turpinām sanākt, lai godinātu viņu piemiņu. Viņiem bija drosme pretoties okupācijas varai ar ieročiem rokās. Un viņi turpināja saglabāt uzticību neatkarīgās Latvijas idejai. Ciru līdī
Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?